Aizvadītajā nedēļas nogalē Rēzeknē notika suņu biatlonas sacensības Latvija 2010. Rēzeknē šāda veida pasākums tiek organizēts jau 5. reizi. Biatlonas sacensības tiek dalītas 2 klasēs, proti profesionālajā un tautas, kurā var piedalīties ik viens saimnieks ar savu 4-kājaino draugu. Šodien mēs šeit esam sapulcējušies, lai kārtējo reizi apliecinātu tās spējas, ko katrs kinologs ar savu dienesta suni vai vienkārši ar suni ir strādājis un gatavojies visu šo gadu. Un es ceru, ka katrs no jums aizbrauks no Rēzeknes ar jaunām pozitīvām emocijām. Sacensībās piedalījās pārstāvi no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas. Katram dalībniekam kopā ar saviem suņiem bija jāveic dažādi šķēršļi un pārbaudījumi. Pera! Nākās! Jē! Viens no mazākajiem sacensību dalībniekiem bija suns Regijs, lai arī augumā neliels, tomēr bija nopietnas konkurence lielajiem suņiem. Спокойненько. Tautas klasē individuālajā vērtējumā 1. vietu izcīnīja Guntars Ošmucnieks ar suni Brass. 1. vietu sieviešu konkurencē Lietuvas drošības dienesta pārstāve Egle Tamulite ar suni Bruno. Profesionālajā klasē piedalījās 9 komandas. Kopvērtējumā labākos rezultātus uzrādīja Latvijas valsts robežsardzes kinologi. 3. vietu ieguva valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes komanda. 2. vietu valsts robežsardzes koledžas komanda un 1. vietu izcīnīja valsts robežsardzes kinologu izlases komanda.